Biedrība SOS palīdzība Ukrainas armijai Ukrainas brīvības cīnītājus atbalsta jau kopš 2014. gada. Sākot ar guļammaisiem un pārtiku, šodien palīdzība izaugusi līdz dronu, termokameru un taktiskā aprīkojuma iegādēji. Brīvības svētkos Aizkrauklē biedrības teltī saziedoti 607 eiro akcijai Droni mierīgām debesīm. Par paveikto, motivāciju turpināt un sabiedrības attieksmi stāsta biedrības pārstāve Lelde Lukaševiča. Pastāsti par biedrību SOS palīdzību Ukrainas armijai. Kā tā radās un ar ko jūs nodarbojaties? Jā, tātad biedrība radās 2014. gada augustā kā tāds pavisam neliels draugu pulciņš, jo tas bija tāds šoks, kad Ukrainā notiek karš, kaut gan to vēl tajos laikos pat par īstu karu neuzskatīja, bet mums bija 3 mazi bērni, mazākajam ir 9 mēneši, un tas ir tik tuvu no mums, tik tuvu ir reāla kara darbība, kur šauj, kur brauc tanki, kur notiek uzlidojumi, un mums likās, ka kaut kas ir jādara, kā tā var būt tik tuvu Eiropā mūsdienās karš, un mēs paskatījāmies, ka lietuvieši aktīvi iesaistās, ka viņi vāc paši palīdzību un sūta, un sākām mēs ar lietuviešiem, kā viņi dara, ko viņi dara, kur viņi ved, kā tur viss pa īstam notiek, un iepazināmies Ukrainā ar konkrētiem cilvēkiem un sākām palīdzēt tieši konkrēti Ukrainas armijai. Un tas bija tāds 3-4 cilvēku domu biedru tāds mazs pulciņš, sākām likt ierakstus, toreiz vēl bija draugiem LV, Facebookā, sākumā tur bija 1-2 īkšķīši, kas tie mūsu draugi, kas interesējās, un sākumā mēs vācām vispār ļoti vienkāršas lietas, kā guļammaisus, kaut kādas turismu ekipējuma somas, visādus matracīšus, visu ko, jo Ukrainai jau, neviens Eiropā nebija gatavs karam, un viņiem arī tajā brīdī pašiem pat vispār nebija īsti tādi. Viņiem pat bija tie, tagad ir visi formās, visi ir tādi īsti armija, bet tad mēs arī pirkām humpalās vācu, zviedru armijas tās jakas, bikses un visas sūtījām prom, jo viņi vienkārši ģērba mugurā to, kas viņiem ir, un viņi tādu patiešām materiālu palīdzību. Tagad jau mēs strādājam 12. gadu, biedrība ir augusi, mēs jau esam sabiedriskā labuma status. Tas nozīmē, ka mūsu ziedotāji arī pēc tam vidā var iesniegt šos savus čekus un saņemt atkal atpakaļ, ko mēs vienmēr uzsveram, ka mums ir izdevīgi ziedot. Un pa šiem gadiem mēs esam aizveduši neskaitāmas kravas palīdzībai, bet tādā mantiskajā ziedojumā tie ir savākti 1,2 miljoni eiro tāda reāla palīdzība, kur ir nopirkti droni, dažādas taktiskās iekārtas, termokameras, viss iedomājamākās un neiedomājamākās lietas. Bet tāpat laikā mums ir sievietes, kas āda zeķes. Tas ir arī neizmērojamos daudzumos. Zeķes āda, lejsveces. Lejsveces gan Rīgā, gan Siguldā. Mēs pinam šeit Jaunjelgavā tīklus ar mūsu senioru kundzēm vietējām. Mums ir Raunā tīklu pinējas. Kad tā darbība notiek pa visu Latviju. Un šobrīd mums ir arī koordinātori Ventspilī, mums ir Siguldā, Talsos. Ir iesaistījušies ļoti daudz cilvēki, kas ir tie cilvēki, kas vienkārši atbalsta ar ziedojumiem, piedalās dažādos pasākumos, bet ir tā koordinātoru grupa, kas organizē tos visus braucienus, visus pasākumus, kas arī fiziski ir jāizbrauc pakaļ tiem ziedojumiem. Mums piezvana kundze, viņa saka, man ir 70 pāri zeķu, viņi ir jāizbrauc pie viņas un jāpaņem. Arī tie ir visi šie darbi, kā ir mazsvarīgi, tie ir visi būtiski darbi, lai varētu notikt darbība. Katru mēnesi izbrauc no Jaunjelgavas vairākas mašīnas uz Ukrainu, bet tas jau nav, ka tikai Jaunjelgava vai Aizkraukles novads, bet tas ir pa visu Latviju savākti, koordinātori ir savākši, tas attiekas Rīgā, attiekas Siguldā, bet katru mēnesi tiek sūtītas kravas uz Ukrainu. Pēdējā Jaunjelgavas pasākumā jūs vācāt līdzekļus sauszemes dronam. Vai izdevās iecer realizēt? Jā, sauszemes dronam, tas ir Targun 2000, iet korpusam Hartija. To mēs savācām gan Jaunjelgavas pasākumā, mēs arī piedalījāmies Riebiņu kultūras nama organizētajā, viņiem bija 3 dienu garš pasākums, kur mēs arī vācām ziedojumus, gan arī internetā bija šī akcija, kur mēs savācām ziedojumus.
īsā laikā mēs to savācām, un drons šobrīd ir ražošanas procesā. Viņš nav tā, ka nopērk viņu speciāli gatavo pēc tiem parametriem, un jūnija sākumā viņš jau būs frontē, un tad arī noteikti būs atskaites redzamas, mēs ar to dalīsimies sociālos tīklos. Kā sanāk, 12 gadu laikā vai šis te vēlamais atbalsta veids, viņš ir kaut kā mainījies? Jūs stāstījāt, tātad tika vāktas drēbes, tagad ir vairāk laikam tādi tomēr karam nepieciešamais, droni un tādas specifikāskas lietas. Kas ir nepieciešams? Tāda mantiskā vai finansiālā palīdzība? Teiksim, jūs vairāk zināt. Tā tad ir tā. Mēs zinām, kam ko nosūtīt. Ir vietas, kur vajag, piemēram, zeķes, pārtiku. Šobrīd viņiem tiešām frontē ļoti palīdz. Tas ir nenovērtējami palīdzība, tie mūsu šokolādes batoniņi, riekstu maisījumi. Mums tas it kā ir nieks, bet tur tas ir patiešām tāda reāla palīdzība. Bet ir arī šīs lielās akcijas, kur mēs vācam dronus. Ko mēs vairs nedaram? Mēs vairs nevācam tādas drēbes, tādus apģērbus, jo tā jau ir reāla armija ar savu formu, ar savām uniformām, pazīšanās zīmēm. To mēs vairs nedaram, jo tā vairs nav. Tāpēc arī mēs palīdzam Ukrainas armijai, un tāpēc mēs nevācam, piemēram, tādus apģērbus kā humāno palīdzību, jo mēs sadarbojamies tieši ar armiju. Tā ir tā mūsu specifika. Vai sniedzat atbalstu arī vietējiem ukraiņiem, respektīvi tiem, kas patvērumu raduši tieši Aizkraukas novadā, varbūt konkrētāk Jaunjelgavā? Mēs esam pazīstami arī ar vietējiem šeit, gan jauniešiem, gan ukraiņu sievietēm. Tā kā mūsu galvenais tas mērķis, sadarbības intereses objekts ir Ukrainas armija, tad mēs palīdzam Ukrainas armijai, bet Latvijā ir ļoti daudz māsas, brāļi, brāļi ne, jo vīrieši nelaiž no Ukrainas ārā, bet bērni, sievietes, kuras pie mums vēršās, lūdz palīdzību, ka manam vīram vajadzētu, piemēram, to vai to. Un tad mēs iespēju robežās. Protams, kad ir tik daudz iespēju, ka mēs nespējam visu palīdzēt, bet mēs cenšamies iespēju robežās palīdzēt. Vai jūs kontaktējaties ar ukraiņiem Ukrainā? Kāda ir šie informācijas avoti? Es pieļauju, ka ir arī izveidojušās kaut kādas jau tādas draudzību saiknes. Jā, mēs patiešām kontaktējamies ar ukraiņiem Ukrainā, un jo mūsu biedrības tas galvenais uzdevums un tā mūsu mērķis un ideja ir, kad mēs to, ko mēs savācam konkrētai vienībai. Piemēram, tā kā mēs zinām, ka vienībai Hartija mēs nosūtīsim šo sauszemes dronu, kuram bija nesena akcija, tādai vienībai. Un to, ko mēs nosūtam, arī, piemēram, ja tu ziedosi mums savu auto, tu pat vari pateikt, es gribu, lai viņš aiziet latviešiem Ukrainā, latviešu karavīriem Ukrainā, tātad viņš aizies uz to nodaļu, kur ir latvieši Ukrainā. Mēs sadarbojamies arī ar azoviešiem, ar tiem pašiem ir speciālā brigāde zem Azova, kur tie latvieši Ukrainā, mūsu latviešu karavīri. Mums ir ļoti daudz, jo mēs 12 gadu laikā tiešām esam sadarbojušies ar daudziem, un ļoti daudz mums ir tie pazīstami, un mūsu puiši jau pat nevienu saprot ukraiņu valodu, bet viņi jau ir pat iemācījušies ukraiņu valodu. Un viss, ko mēs saņemam, tas aiziet nevis uz kaut kādu lielu noliktavu un tad domā, kur tas ies, kur to dalīs, bet tas aiziet tieši konkrētam adresātam. Mēs jau tā kā izsludinam akciju, tad mēs uzreiz zinām, ka konkrētu mērķi tas būs tam. Un tad arī, un pēc tam mēs liekam sociālajos tīklos šīs visas atskaites, lai cilvēki redz, kur ir aizgājuši šie ziedojumi. Vai redzat un saskaraties ar dezinformāciju tieši kara kontekstā, un kā jūsuprāt tas ietekmē Latvijas sabiedrības attieksmi pret kaimiņos notiekošo? Jā, ar to dezinformāciju sanāk bieži saskarties, ir īpaši sociālajos tīklos, dažādi komentāri, viskas. Bet, kā mēs sakām, mums nav laiks cīnīties ar nepatiesības teicējiem, paudējiem. Mēs darām savu darbu, un tāpēc tas ir atkārtošos vēlreiz, tāpēc mēs liekam visas tās atskaites, lai sabiedrībai būtu uzticība, lai viņi būtu informēti par to, ko mēs darām. Tāpēc ir ļoti būtiski atgriezeniskā saite. Cits saka, jūs tur visu laiku lielties ar saviem labajiem darbiem. Nē, tā nav lielīšanās. Tas ir atskaita, lai katrs mums ziedoja mašīnu. Mēs tev kur ielikām viņa. Nevienmēr mēs varam dabūt foto no frontes, jo tas tomēr ir kara darbība. Bet iespēju robežās mēs vienmēr ieliekam atskaites, kad šeit ir, piemēram, tavs sūtījums. Bet tādus faktiskus apgrūtinājumus, tas varbūt vienkārši kaut kāda neērtība, nav patīkami, bet jūsu darbību kā tādu, tātad šī dezinformācija neietekmē, ja?
mūsu darbību neietekmē, jo mēs zinām, ko mēs darām, kāpēc mēs darām, mums mērķis ir skaidrs. Protams, ka tas ietekmē tādu sabiedrības kopīgo attieksmi varbūt, bet mūsu sabiedrība ir pietiekoši gudra, es tādu gribētu teikt domājoša, kad, ir, protams, tie dezinformatori, ir, kā mēs sacām, Krievijas atbalstītāji, bet sabiedrība tomēr ir domājoša, ir gudra, un viņi paši izdara pareizos secinājumus un izvēlās, kurā pusē nostāties. Kā vērtēt izteikumus, ka mēs steidzamies, latviešu tauta palīgā Ukraiņiem, bet tikmēr mums pašiem šeit uz vietas daudz kā trūkst, respektīvi, mēdz būt grūtāki brīži, un kad šo te palīdzību laikam īsti nesaprot. Vai... Jā. Ir šādi izteikumi arī ļoti bieži dzirdēti. Protams, kad ir grūti visiem, bet mums kā sabiedrība ir jāpalīdz gan vienai grupai, gan otrai grupai. Mēs nekad nesakam, ka nav jāpalīdz vietējie. Protams, ir jāatbalsta bērni, seniori, cilvēki ar īpašām vajadzībām. Bet, kā es varu sakot, šī mūsu priekšrocība ir tas, ka mēs dzīvojam miera laikos. Mums nav jāsēž patversmēs, mums nav jāuztraucās no gaisa tām trauksmēm, no sirēnām, mums nav jāuztraucās no, ka būs uzlidojumi. Mūsu bērni var spēlēties mierīgi rotaļlaukumos. Mums nav nekad vecākiem jāizsadz bērns ar savu ķermeni un jāmēģina viņš paglābt. Mums nav jāsēž ilgstoši pagrabos, varbūt pat bez ēdiena. Mūsu bērni var iet uz skolu, mēs tagad svinēsim svētkus. Mēs esam nesalīdzināmā situācijā, un šīs lietas vispār nevar salīdzināt. Un es uzskatu, ka mums ir jāpalīdz gan vieniem, gan otriem, bet tā, ka palīdzam Ukrainai, nē. Ukraina izcīna arī mūsu cīņu, un mēs visi esam saistīti, visi kopā esam. 12 gadi, tur ir jābūt daudz enerģijai. Varbūt tādi iedvesmas vārdi vai kaut kas, kas spēcinātu cilvēki mēdz pagurt arī no šīs te pašas informācijas par karu, no nemitīgās palīdzības sniegšanas, kas jūs motivē un ko jūs ieteiktu varbūt citiem nepadoties, neapstāties? Jā, mēs kopā līdz uzvarai ir mūsu moto, bet mēs vienkārši nevaram padoties, jo mums ir mūsu bērni, kuri aug Mēs dzīvojam brīvā valstī. Ukraiņi, viņi maksā ar dārgāko, viņi maksā ar savu dēlu un meitu asinīm. Un tas ir pats vērtīgākais, tas ir neatsverami. Un jā, mēs vērojam, ka sabiedrība ir nogurusi, ko jūs ņematies ar tiem Ukraiņiem. Bet tomēr ir labi, ka ir šādas biedrības, ne tikai mēs, arī citi, arī mūsu kolēģi, kuri atgādina, ka tur tomēr notiek karš. Un taču tā cerība, ka vienreiz tas beigsies. Kādas ir biedrības tuvākās aktivitātes, ko plānojat realizēt? Mēs tūlīt, burtiski pēc dažām dienām piedalīsimies 4. maija brīvības svētkos Aizkrauklē. Paldies Aizkrauklas novada pašvaldībai, kura mums atļauj piedalīties ar biedrības telti. Tur mēs arī būsim gadatirdziņā ar savu telti, ar karogiem, vāksim ziedojumus tieši priekš droniem. Un tad mums tāds īpašs pasākums nākošais ir jūnija vidū. Šogad Vecumniekos notiek festivāls Zobens un Lemes 2 dienu garumā. Mēs arī būsim ar telti, vāksim ziedojumus. Un vēl mēs ļoti bieži piedalāmies dažādos gadatirgos, piemēram, Skaistkalnes gadatirgu, piemēram, mēs Viļānu gadatirgu arī piedalījāmies. It kā tur bija ļoti maza atsaucība no apmeklētājiem, un bija arī tādi, kas ļoti neapmierināti mūs demonstratīvi filmēt. Tie tādi krievu tautības vairāk cilvēki nāk mums garām, nospļaujas un saka, už это суда добрались gadi, propagandai zaņimaiķis. Piemēram, policija pienāk un jautā, kas mums tie ir pa karogiem, kāpēc mums tādi karogi, mēs viņiem rādam atļauj, ka mums ir ar domu saskaņots, ka mēs būsim ar saviem karogiem, ka mēs šeit esam ar kādu mērķi, mēs šeit esam ieradušies. Un it kā liekas, ka tas tirgus bija tāds negatīvs, ka tos ziedojumus mēs kā nesavācām, neko tādu. Bet tāpat laikā mēs esam tirdziņā iepazinušies ar citiem cilvēkiem, un viņi mums piezvana pēc kāda laika un saka, mēs jūs redzējām toreiz tirdziņā, atbrauciet uz mūsu gada tirdziņu vai atbrauciet pie mums uz kultūras namu, mums tur būs tāds un tāds pasākums, kad katram šim pasākumam ir tā pievienotā vērtība, kuru varbūt uzreiz liekas, ka nav, bet atkal mēs citā pasākumā esam, un tur mūs ļoti laipni uzņem, un tur, piemēram, ir zemessargi, kuri nopin tīklus, kuri ir ļoti aktīvi, kuri iemācās lietas sveces.
Un kad atkal pēc tam, it kā liekas, nebija, bet pēc tam atkal ir ļoti izrādās, tas bijis ļoti veiksmīgi. Vēl arī tomēr gribas pajautāt, šobrīd ir tādas diskusijas, šī krievu valodas boikotēšana, ko rāda tā jūsu pieredze, vai bez tā var iztikt, vai tomēr tas ir viens no tiem svarīgajiem ceļiem, teiksim, tā pati komunikācija ar ukraiņiem? Jā, mēs cenšamies boikotēt, nevis cenšamies, bet mēs boikotējam jebkuru Krievijā ražotu preci. Arī vēl tā, ka pirms, piemēram, 5 gadiem varēja nopirkt veikalā ļoti daudz Krievijas dažādas lietas, majonēzes, eļļas, visu, ko to mēs apzināti ignorējām, boikotējām, un mūsu bērniem bija iemācīts, ka katra nopirkta Krievijā ražota konfekte, to esi atbalstījis vienu lodi Ukrainas virzienā. Un viņi tad ir mazi 4-gadīgi, saka, šitās nav Krievijas konfektes. Jā, mēs neskatāmies krievu raidījumus, mēs neskatāmies krievu filmas, mēs neskatāmies krievu humoru šovus, neklausamies krievu mūziku, un mēs pilnīgi noteikti nejūtamies kā zaudētāji. Vienīgā nianse ir, kad, šobrīd ir reizēm nepieciešams, kad mēs ar ukraiņiem sarunājamies krievu valodā, bet, kā jau es minēju, mūsu koordinātori, mūsu puiši, kuri ir bijuši tur neskaitāmas reizes, jau pat ļoti labi spēj sarunāties ukrainiski.